Subaru STI pie mums darbnīcā pēc ziemas priekiem jāsaved kārtībā, lai pēc tam mašīna brauktu un izstītos daudz skaistāka kā līdz šim. Šeit būs daudz vairāk darba, ņemsim izplūdi, sliekšņus, bamperus un daudz ko citu nost, vairāk nekā mēs to darām parasti, jo šeit darbiņš ir jāveic vēl akurātāks un arī klients to vēlējās un ja klients to vēlās, mēs arī to izpildam. Līdz ar to šeit jau mums ir kaut kāda pretrūsas apstrāde veikta. To visu ņemsim nost, skatīsimies, kas zem viņas būs. Es domāju, būs labs materiāls, pastīties, kas tad notiek ar cita veida pretrūsas apstrādi pēc kaut kādiem gadiem. Tā kā seko līdz šim video un būs labs kontents, kā arī daudz uzzinās, ko tad mēs daram un kāda bija situācija zem šīs melnās vielas, kas tika apstrādāta vairāk kā 7 gadi atpakaļ. Vairākas atšķirības pieņemsim, ko mēs darām, ko citi nedaram. Līdz ar to mēs redzam, ka šeit ir viss apstrādāts, bet šeit tās ritošās daļas nav apstrādātas. Un ar laiku viņas arī izstās diezgan nekvalitatīvas. Un citi, kas taisa pretrūs, neapstrādā šīs tieši ritošās daļas. Ko mēs darām? Mēs viņus arī atjaunojam, krāsojam un arī aizsargājam pēc tam ar industriālas keramikas pārklājumu. Līdz ar to mēs šeit arī redzam, ka šeit ir jau viss kaut kur viņš nogājis nostas materiāls vietām, viss kaut kur ap sliekšņiem, ap šasiju un visur citur. Mēs visu ņemsim ar sauso ledu nost, kvalitatīvi noņemsim visu šo, kas jau ir smāķi, kas ir pa gadiem bijis deformēts un varbūt ir veicis savas funkcijas, un tad arī redzēsim, kas tad būs apakšā zem tā. Turpini skatīties šo video.